Čau visiem, kas mani skatās, es esmu Sīkuls LV. Atvainojos jau laicīgi, ja es brīžam pazūdu, jo man pašvakāks mikrofons. Tātad, es jums šodien parādīšu, kā no UC uz LV, no UC uz vienkārši pāriet uz EZ-LV subdomēnu. Jo daudz pēc manām vecajām pamācībām aicina tie mazie bērni un prasa visu laiku palīdzību, viņi ķipa kaut ko nesprat un tādā garā. Reāli man tas tiešām sāk besīt, tāpēc es izdomāju uztaisīt normālu pamācību. Es mazām mēģinātu uztaisīt normālu pamācību. Ja jūs nesaprotat vai nedzirdat īsti, ko es runāju, sekojiet vienkārši darbībām. Tātad, sākumā ejam uz savu UC uz kontrolu paneli. Ejam uz kontrolu paneli, settingus ņemam, domain transfresh, ņemam metodu 2, kas ir. Tur arī dabūs NS ierakstu, ko vajag. Šeit jau laicīgi varam ievadīt iekšā kāds nosaukums tavējais būs ar EZ. Es vēl nepareizi uzrakstīju. Man būs friendship EZ-LV. Jā, ņemam pārgdomāju. Tālāk, īstenībā šitam jūs varat neticēt, es notiek pāris minūtēs. Un jā, kamēr gaidam šo, mēs varam jau reģistrēties vienā lapā, kas ir freedns.afraid.org. Ņemam, ejam uz to lapeli, links būs aprakstā, ja kas. Sorry, ja es pazudu un drausos un tādā garā. Ņemam sing up, pa cik es esmu jau šeit reģistrējies, nezinu cik akauntiem dēļ šitām visām pamācībām. Es nereģistrēšos, bet es vienkārši parādīšu, kā to izdarīt, un sorry, atvainojos par šito, kas tikko bija. Jā, kroč, rakstam savu vārdu iekšā, to man nevajag, uzvārdu. User ID, ko daudz nezinu, ko šeit nozīmē. User ID nozīmē tavs nicknames. Tā kā atceries nicknames. Vadam savu paroli iekšā. Katram tā būs savējā. Vadam šo stulbo ķeburu, kurš visiem ļoti besī ārā. Mans piemērs būs tāds. Un jā. Spiežam, ka izlasīja noteikums tā un tā. Un tad send active email spiežam. Pēc brītiņa uz tavu e-pastu, ja aizmirs ievadīt. Es pēc savu vārdu nemāku rakstīt, jā. Kas par lietu? Laikam grib gulēt, tas nozīmē. Vēl sev. Labi, tad spiežam send active email. Uz e-pastu jums atnāks apstrādājums no šīs lapas, ka jūs esat apstrādāts, reģistrēts lietotājs šeit. Tālāk mēs ejam atpakaļ uz sākumu, varam ņemt vai arī kaut ko vienalga, kur. Galvenais, ka mēs redzam subdomēns sadaļā. Ejam iekšā savā akauntā. Ejam, gaidam. Ņemam ADD subdomēnu. Ņemies! Tu neņemos tāds. Es apvainošos. Domēn, jums notiek kaut kāds cits var parādīties vai kas tāds, bet mums pat cik vajag EZ-LV, mēs sameklēsim EZ-LV subdomēnu. Ņemam EZ... rekmiņa ir. Nav pat jāmeklē. Spiežam, sameklējam. Taip vietā ņemam NS, rakstam savu nosaukumu. Tikai nosaukumu rakstam. Tālāk, ko mēs nedaram, ejam atpakaļ uz UC uz kontrolu paneli, refresham, un jums vajadzētu parādīties šādam. Ir DNS server must be applied NS1 UC uz net. Ņemam šito, spiežam iekšā, kopējam savu IP vietā. Jau ir. Ņemam šo. Ņemam save. Tālāk. Ņemam vēlreiz to pašu, tikai viena nieka vietā, vai vienomaiņas un šits.
ieraksta nosaukums. Tikai NS vietā, NS1, viennieku vietā liekam 2. Vienkārši šo mums vajag kā otro NS nosaukumu. Ņemam save. Jā, kas viņam nepatīk. Skatās uzmanīgi, lai nebūtu komacekās. Tagad visam vajadzētu būt. Ir. Reki ir abi 2 NS serveri ievadīti. Tālāk ejam uz kontrol paneli. Gaidam, ka šitas viss pazudīs. Jau ir. Kurš tas nozīmē, ka jau ir, var teikt, savinos. Tālāk ņemam. Jums vajadzētu parādīties šitādam te uzrakstam. Un jā, ņemam tag domain. Tag domain skill. Attack the site will become by the new name in 15 minutes. Labi, gaidīsim. Bet man parasti ir ātrāk nekā 15 minūtēs. Tad, kad es mazā mēģināju taisīt un tādā garā. Jā, vēl nav. Man tiešām šo pamācības uztaisīt tāpēc, jo man tiešām sāk krist tie mazie bērni, kur visu laiku aicinu un nesaprot un tādā garā. Tas krīt uz nerviem. Atzīstiet lūdzu to. Skype'ā lūgums neaicināt man pēc veciem video un tādā garā. Tā kā, jā, lūgums to nedarīt. Un es jau atvainojos, ja es raustos un tādā garā. Šeit īstenībā mums vairāk nav ko darīt, jo mums viss savadīts. Un ja kas subdomēns var vienā akauntā izveidot 5 gabalus, man liekas bija 5 gabali, vairāk 5 nevar. Nu nav vēl mums. Laikam vēl nebūs viņš mums. Kurš mums vēl nebūs. Starp citu, kas jauns ucuzā ir. Neviens nezina, ko tādu. Pat cik es ar ucuz vairāk nenodarbos, nezinu, kur kas un kā atrodas. Tā kā jā. Man noteikti es nevajag. Labi, karoči, kamēr es gaidu, es varētu uzlikt pauzi, jo reāli jums būs garlaicīgi skatīties to, ko es šeit daru. Un jā. Ja kas to, ka es jums mēģinu palīdzēt, ienākt lūdzu šinī lapelē un reģistrējieties. Vismazām viens lietotājs būs vēl. Nākat, nekautrējieties. Reģistrācija bez maksas. Jā, šī lapa arī pastāv tikai no augusta 28. Īstenībā 29. skaitās. Bet, domāju, es pasūtīju 29. augustā. Nākat droši šeit, izveidot profilu bez maksas, maz reklāmiņa arī, priekšlaps, bet jā. Protams, šī lapa te stadijā, jo vakar, tas ir 20. janvārī, es pārgāju Suncor hosta, jo man ar iepriekšējo hostu bija nelielas problēmas, un Suncor piedāvāja labākus pakalpojumus un arī, protams, ātrāk atbildi. Un jā, ja kāds grib taisīt PHP, izmantoju tomēr Suncor, bet, protams, ja grib, lai tev arī attiecīgi palīdz, izvēlēs labāk maksas, tā kā es to izdarīju. Lēt un labi. Labi, karoči, Džeki un Džekinīcus uzliek pauzi, kamēr man šitas viss. Labi ir, jau aizgāja redzat, Džeki Frenči BZLV. Tā pamanīju, šeit reklāmas nav. Neskatot šito. Grašu tā. Šitien arī jums vajadzētu to, redzat, jau nomainījies. Ir French BZLV. Protams, katram būs savs nosaukums. Un jā. Paldies, ka skatījies. Ja tomēr
tiešām pilnīgi neko nesapratu, nu uzaicini tu man Skype'ā. Ja kas, Frīdēnēs Afred Go links būs apakšā, man Skype's arī būs apakšā, ka, protams, nevis man Skype's, bet, nu, šīs lapas Skype's, jo tur es bijuši vairāk uzturos, un jā. Droši nāc reģistrējies, ja vajag, es tev varu varbūt vēl kaut ko citu piepalīdziet, kas varbūt nav saistībā ar UCUS vai kaut ko tādu. Es tiešām ceru, ka tieši tā 10 minūšu garā pamācība garlaicīgā kaut ko palīdzēja, un es tā vismazām ceru, un jā. Paldies, skaties, ar tevi bija kopā Sīklus LV. Ja man būs kaut kāds gribaspēks vairāk, varbūt uzsēsies šo kādu pamācību, ja kāds kaut ko paprasīs. Labi, paldies, ka bijāt kopā ar mani. Neaizmirst reģistrēties. Jā, paldies tev. Skaties. До свидания.